Labrīt! Šorīt sanāca tāds rīts, ka neko daudz neiefilmēju, bet mēs esam turpat, kur vakar nakšņojām. Cēlāmies bišķiņ pāri 7, pavingrojām visi, jo mums šajā ceļojumā ir apņemšanās vingrot, vismaz rīta rosmītes. Un tad pabrokastojām tādas līdzpaņemtās no mājām brokstiņas, biezpiens, rupmaizīte, ola vārīta un samazgājām trauks, tagad vācam nost, savācām jau gultas, Uldis krāmē busu un bērni vēl izmanto pēdējās iespējas, lai izšļūgt pa Slitkalniņu bērnu laukumiņā, un tad jau mēs dodamies. Pulkstens varētu būt, cik varētu būt pulkstens, kad 9? Plānojam jau, ka mēs pēc 12 varētu būt Lodzā. Pa ceļam vēlams ar vienu pieturvietu degvielas uzpildes stacijā, kur ir laukumiņš, un tad pēc laukumiņa Teodors varētu aizmukt uz Diendusu. Un tad kā reiz tas pēdējais, nu ne pēdējais, bet pirms Zoodārza vēl pēdējais brauciens. Un tad jau tālāk skatīsimies. Mēs esam pirmajā tādā īsajā pieturas vietā. Jūras ir tur, un Uldis aizbrauc uzpildīties. Mums ir pirmā pieturas vieta, tāpēc Teodors jau sāk kļūt tā kā miegaiņas. Mēs gribējām, lai viņš vēl pirms miedziņa bišķiņ izskrienās, un tad atkal varēsim mierīgi pabraukt uz viņu Diendusu. Matilda aizies pie Jūra Mīlesas, viņai tur plezījus, savus plezījus, un es varēšu pamontēt šos video. Šobrīd mēs esam atkal uz Polijas lielceļa. Dodamies no Lomžas, jā, tā ir pareizi, uz Lodžu, neprotu poļu valodu. Tur mums ir paredzēts apmeklēt Zoodārzu un atkal iedot iespēju bērniem izskrieties. Un mums veiksmīgi sanāca pamest mūsu pirmo naktsmītni, un pēc burtiski 40 minūtēm mēs jau pamanījām, ka Teodors tāds tā kā kreņķīgs un uz miegiem. Mēs apstājāmies lielajā degvielas uzpildes stacijā, kur bija Uldis uzpildīja atkal degvielu, pārliecinājās par patēriņu. Mēs ar bērniem iekarojām laukumiņu, bērni izskrājās, tagad Matilda ir otrā kemperī pie Jūra un Ilzas un Teodors čuči. Un es varu pabeigt taisīt subtitrus vakardienas video un Uldis stūrē. Kāds bija jautājums? Visi rādītāji rāda, viss ļoti optimāli, viss ļoti labi. Šodien mēs pārliecinājāmies, ka ar mūsu maksimālo uzkrauto svaru mēs tomēr tik un tā tērējam, tā kā pagājušajā gada 7,9, mēs esam 8. Uz 100 km esam iekļaujušies, tas man ļoti, ļoti priecē. Nu, temperatūra ir ļoti, ļoti labā līmenī, bet ļoti laba temperatūra. Motoram ir ļoti, ļoti vēsi un labi. Kondiši strādā. Nu viss, tikai lejam dīzeli un uzstādam mērķus. Esam Lodzā. Meklēsim tagad Lodzas Zoodārzu. Visi ir mazliet noguruši, bija grūti pēdējā stunda, jo mums bija karsti. Un mēs laikam mūsu kondicionieris ir iztērējis visu akumulātoru. Un Teodors bija jau nomodā pēdējā stunda, bet, nu, esam pozitīvi noskaņoti. Tūlīt ielikt. Redzi, man ir kabatas somā arī ticīgi. Esam gandrīz izgājuši visu Lodzas Zoodārzu. Bija diezgan jauka patiesībā. Salīdzinoši pagājušo gadu mēs bijām Vroclavā. Tur bija ļoti liels, mēs visu neizgājām, bet arī daudz ko neredzējām, bet šeit mēs daudz ko redzējām. Tā, bērniem patika. Daudz par bērniem padomāts, ļoti daudz dažādu laukumiņu, dažādās vietās vai kaut kādas izdzirdu, kaut kādas lietiņas, ar ko bērnus var aizraut, jo, nu, kopumā viņiem tā pastaigta diezgan gara sanāk. Nu, piemēram, šitāds. Esam sasnieguši savu otrās dienas nometnes vietu. Esam jau ielikdojušies. Re, kur ir mūsu buseņš un Jūra kemperis. Un pamazām klājam vakariņu galdu. Te nemaz nevilksim ārā savējos galdas krēslus. Te bija ļoti laba vietiņa un ir arī elektrība. Jo šodien mums tomēr mūsu svētais grāls, mūsu akumulators beidzās, jo mēs ļoti jaudīgi pūtām kondicionieru. Un tad mums, protams, mums ir kondicionieris, mums ir saldētava, kura tā maksimāli uz -18 iet, un leduskapis.
Tā kā diezgan liels pārbaudījums bija akumulātoram, un šodien bija bišķiņ tā, ka, neizturēju. Šeit izskatās ļoti, ļoti jauki. Šo kempingu man ieteica Santa Nīman. Paldies tev, liels Santa. Tiešām brīnišķīgs. Stundas brauciens no Lodas. Rītā mēs dosimies jau tālāk zemāk vēl uz dienvidiem, uz Zakupantas pusi, uz mūsu iemīļoto kempingu, kur mēs bijām pagājušajā gadu. Un šeit ir arī bērnu laukumiņš. Tur tā kā milzīga smilškaste. Un mājiņā, un slitkalniņš, visu, ko bērni var vēlēties. Ļoti ok. Toaletes, dušas, viss tā tiešām pēc, kā Uldis teica, var just, ka mēs esam tuvāk Eiropai.